Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs tiekamies darba dienu rītos no otrdienas līdz piekdienai, lai kopā lasītu Dievu vārdu un skatītos, kā mēs to varam pielietot savā ikdienas dzīvē. Turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 18. pāns. Patiesi es jums saku, tiekams debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības. Tiekams viss notiek. Šis pāns ir uzreiz pēc 17. pānta, kur Jēzus saka šos vārdus, ka viņš nav nācis bauslību un praviešus atmest, bet piepildīt. Jēzus nenāk norakstīt Dieva darbu, kurš ir bijis pirms viņa, bet ar savu darbību apstiprināt, ka viņš ir tā darba piepildījums. Un tad 18. pantā viņš saka šos vārdus: patiesi es jums saku. Šis ir ļoti spēcīgs ievads, jo Jēzus runā ar savu dievišķo autoritāti. Viņš neiedod mums vienkārši informāciju vai viedokli, bet viņš runā ar savu autoritatīvo spēku, kas viņam ir dots. Un ko tad viņš pasaka? Tiekams debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, ne vismazākā rakstu zīmīte. Šeit ir domāta vismazākā ebreju alfabēta zīme, līdzīgi kā mazākais burts. Grieķiski tas norāda uz jotu, kas ir ļoti mazs burts. Tāpat Jēzus saka, ne raksta gabaliņš. Tas attiecās uz ļoti sīku rakstu detaļu, mazu svītriņu, kas atšķir vienu burtu no cita. Jēzus saka, lai arī kas notiktu, Dieva vārds ir nemainīgs. Tāpat arī Dieva vārdā pat vismazākā detaļa Dieva vārdā nav nejauša, bet ielikta tur ar nolūku. Un es ticu, ka šos Jēzus vārdus mēs katrs varam paņemt arī priekš sevis. Un es tev šodien gribu atgādināt, pat ja tev zūd zeme zem kājām, Dieva vārds paliek nemainīgs. Kāds zinātnieks ir saskaitījis, ka Dieva vārdā ir apmēram 7000 apsolījumi, kurus Dievs ir devis cilvēkiem. Un Jēzus saka, ka šie apsolījumi nekur nepazudīs. Tava situācija var mainīties. Tavas emocijas var mainīties, cilvēki tev var pievilkt, bet Dieva patiesība paliek tā pati. Tu vari zaudēt stabilitāti zem kājām, bet tu nekad nepazaudēsi pamatu, ja stāvi uz Dieva vārda. 2. vēstulē Korintiešiem 1. nodaļā 20. pantā mēs lasam šādus vārdus. Jo cik ir Dieva apsolījumu, tie visi viņā, tas ir Jēzu Kristu, ir jā. Bet svarīgāks par apsolījumu skaitu Bībelē ir apsolījums, kuru tu esi personīgi saņēmis no Dieva un kas dzīvo tevī. Tāpēc mums kā kristiešiem ir jālasa Dieva vārds un jābūt personīgi tuvās attiecībās ar mūsu glābēju Jēzu Kristu. Jo Dieva vārds ir vienīgais nemainīgais, kas ir šajā pasaulē. Mainās valdības, mainās varas, mainās ekonomiskās situācijas, bet Dieva vārds paliek nemainīgs. Paliec pie nemainīgām vērtībām. Es gribu arī izaicināt tevi praktiski, ka tu pavadi laiku ar šo nemainīgo vērtību un liec Dieva vārdu sevī iekšā. Un pārdomā to, ko tu esi lasījis, vai vēl labāk pieraksti galvenās atziņas, kuras tu esi izlasījis, un kā tu tās vari pielietot savā ikdienā. Neļauj ārējai informācijai veidot savu dzīvi, bet ļauj iekšējai atklāsmei veidot tavu dzīvi. Un ja tu lasīsi Dievu vārdu, tu dzirdēsi, kā Dievs uz tevi runā. Lai Dievs tevi svētī tajā.